Nu, čau! Lūk, esmu pie šī lielā 3000 kvadrātmetru angāra, ko gribēju tev paprasīt tavu palīdzību, ja tev tāds būtu, ko tu viņā darītu, jo mēs viņu vēlamies šo te angāru izīrēt. Mums ir 2 vārti. Vienā pusē ir 7 metrīgi vārti, un lūk, arī redzēt 7 metrīgi vārti. Šeit var iebraukt fūri iekšā, viņu var kā glabātu uzturēt. Starp citu, lūk, milzīgs bunkurs, kur augšā glabājās skaidrs. Nāc parādīšu, apakšā ir apkure. Visa apkure ir iespējama automātiskā režīmā. Ja tu gribi, kurini, negribi, nekurini. Re, kur viss ir, nospied pogu. Mēs paši ieslēdzam sezonā, kad sākās ieslēdzam, un pēc tam kaut kad mēs mājā izslēdzam viņu ārā. Tātad ejam iekšā, es tev parādīšu, kā tur izskatās. Mēs, ko meklējam ideju, kam izīrēt, šeit ir 3000 kvadrātmetri. Protams, tas biznes, ko mēs meklējam, viņš nav maziņš, jo šī īre būs 10+ eiro par šādu te angāru. Bet varbūt šeit kādu biznesu iekšā uztaisīt, jo redzi, te ir pulēta betona grīda. Man te minēja par dažādām drifta hallēm, kas būtu perfekts segums. Griezi šeit, lūk, redzi, līdz fermām ir 7 metri, un tur vēl izstāst kā 3 metri uz augšu pa viducī. Elektrības jauda šeit ir līdz pat 1,5 megavatam un vairāk ir iespējams. Šeit ir ražošanas līnijas iekšā, viņas būs visas izņemtas ārā. Mēs šobrīd te transformējamies, šeit var redzēt, kā paši mēs uztaram. Mitrināšana cehā ir, kur ir gaisa, siltā gaisa apkure ir. Ko lai vēl pastāst? Ko tu darītu šādā te angārā, ja tev tāds būtu? Mēs meklējam idejas, ka varbūt mums pašiem kaut kādu biznesu vajag izdomāt citu, jo šobrīd mums domas tikai par kokapstrādnieku. Mēs esam kokapstrādnieki, bet mēs šeit negribam darīt kokapstrādi iekšā. Doma bija varbūt taisīt sporta laukumu. Bija idejas par volejbola laukumu, stāvēs par motokrosu trasi, bet motokrosu trasi jau viena ir uztaisīta zem jumta Lielpatonē, tur drīz vairs tik maz Latvija var konkurēt. Ko vēl varētu šeit iekšā? Ledus halli bija doma, ka varbūt jāuzstājas ir, bet es saprotu, ka Jēkabpilī jau ir viena ledus halla, tā ka diez vai tas būs ceļām. Iesaki mums, ko šeit varētu darīt? Varbūt kaut kādas graudu glabātuves zemniekiem. Varbūt tu zini kādu zemniekus, vari padalīties, ar ko sazināties, lai graudu glabātuves. Te var fūras kraut mierīgi iekšā, pietiek augstums ar frontālajiem. Angāra platums ir 32 metri un 84 metri garums. Blakus ir ofisu bloki, dušas, ir ģērbtuves. Angārs ir viss siltināts angārs. Ziemā pat pie -20 grādiem angārs uztur 10 grādus plusā nekurinot. Kādreiz, kad viņu būvēja, šeit iekšā bija 25 grādi tika turēti. Tā, kad tu padalies, ja tev ir domas, ko mēs varētu darīt, vai iesaki kādam draugam, kad ir iespēja izīrēt 3000 kvadrātmetru angāru savam biznesam. Tātad, lai šādu angāru uzbūvētu, vajag aptuveni 4 miljoni bez infrastruktūras. Bez ārējā plača, mums ārējais placis asfaltāts 3000 kvadrātmetri un vēl pieguļošās telpas, kuras mēs īrējam. Mums kopējā platība 9500 kvadrātmetri. Lūk, padalies, ja tu varētu mums palīdzēt šo te visu izīrēt. Jā, čau!